Krievijā izstrādāja vakcīnu pret vēzi, konkrēti pret melanomu. Tā būs individuāli pielāgota katram pacientam, tiks nodrošināta par valsts līdzekļiem. Drīzumā tiks uzsākti arī klīniskie izmēģinājumi un plāno izveidot arī citas vakcīnas pret citiem onkoloģijas veidiem. Tikmēr pie mums Eiropā ir papīra salmiņi, pudeļu korķīši, kurus nevar noņemt, un konkrēti manā valstī mēs finansiāli atbalstam citu valsti uz mūsu pašu iedzīvotājiem pieejamās veselības aprūpes rēķina. Vai es šobrīd manipulēju ar informāciju? Jā, daļēji, bet arī jūs interpretēsiet manis teikto, sakot, ka ja jau tur tik labi brauc dzīvot uz savu Krieviju. Bet redziet, Krievija nav mana ir Latvija. Un nē, es nesaku, ka dzīve Krievijā ir rožaina, bet nevar noliegt, ka pat valstī, kas ir iesaistīta karā, pastāv citas prioritātes, proti rūpes par iedzīvotāju veselību, izgudrojumi, pētījumi, zinātni, kuru rezultātā top vakcīnas pret vēzi. Iedomājieties, vakcīna pret vēzi. Un jā, es patiesi vēlētos, lai arī manā valstī pastāvētu kaut kāda nacionālā ideja, kas mūs visus vienotu, kas dotu gan reālu labumu, gan iedvesmu mums visiem šīs valsts iedzīvotājiem. Jo, redziet, atriebība par Sibīrijas trimdiem un nemitīgā visādo Air Baltiku subsidēšana ir destruktīvas parādības jau pašos pamatos. Ar to neveido normālu un veiksmīgu valsti.